Labvakar! Sāksim mūsu diskusiju. Sākumā tātad īsi iepazīstināšu gan ar sevi, gan ar dalībniekiem. Tātad es esmu Anna Griķe un es biedrībā gribu palīdzēt bēgļiem, veicu robežu monitoringu, par ko mazliet vēlāk jau plašāk izklāstīšu. Un šodien uz šo diskusiju, kuras pamatēma ir šo neidentificēto bojā gājušo cilvēku apbedīšanu Latvijas teritorijā, tātad vienkāršojot cilvēki, kas nelikumīgi, neregulāri, jeb kā tautā saka, nelegāli šķērso šo robežu no Baltkrievijas uz Latviju un iet bojā, un tad viņi tiek atrasti bez identifikācijas dokumentiem un tiek apbedīti Latvijā. Un šo diskusiju esmu aicinājusi trīs, manuprāt, ļoti jaukus ekspertus, kā pirmo stādīšu priekšā Jolantu Liepiņu no Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra. Tad paldies, ka piekritāt būt šai diskusijā. Tad šķita arī svarīgi uzrunāt garīdzniecību, kas arī svaigdienā diezgan daudz saskaras ar šo nāves jautājumu. Priesteris Ilmārs Tolstovs, Ogres un Salaspils drauģu prāvests, kā arī Annu Žabicku, sociāla antropoloģija un Stadiņu universitātes pētnieci, kura ikdienā specializējas nāves antropoloģijā. Un varbūt pirms ļaut arī pašiem ekspertiem varbūt vairāk mazliet pastāstīt par sevi, īsumā atgādināšu kontekstu, nezinu, cik no klātesošajiem viņš ir zināms, tāpēc tā ļoti īsi ieskicēšu, atgādinot, ka 2021. gada vasarā, kā atbilde uz sankcijām, kuras Eiropas Savienība vērs pret Baltkrieviju, Baltkrievijas režīms tādā mākslīgā veidā veicināja diezgan nopietnu pieplūdumu uz to, ko sauc par Austrum Eiropas migrācijas ceļu. Tad Austrum Eiropas migrācijas ceļš, tas ir ceļš, kas ved caur Baltkrieviju un Krieviju uz Eiropas Savienību. Viņš ir bijis aktīvs arī 90. 2000. gados. Ja vēl kāds atcerās, 2015. gadā bija, piemēram, daudz cilvēku no Vietnamas mēģināja šķērsot, taču 21. gadā tas bija tāds bezprecedenta pieplūdums. Un Latvija, Lietuva, Polija, tad 3 Eiropas Savienības valstis, kas robežojas ar Baltkrieviju, pieņēma kopīgu vienotu stratēģiju šīs personas atturēt no robežu šķērsošanas, kas arī līdz šim vēl ir, šis likums ir spēkā, viņš tiek regulāri atjaunināts, ir nedaudz pamainījusies likuma došana, savulaik tā bija ārkārtas stāvoklis, jau 2026. gadā tas pārvērtās mums par tātad īpašo robežu apsardzības režīmu, taču praksa paliek nemainīga. Un arī šobrīd tas, ko mēs redzam, atkal iestājoties siltākiem laikapstākļiem, šī cilvēku mēģinājumi šķērsot arī Latvijas, Baltkrievijas robežu tikai un vienīgi pieaug. Tad tas ir šis konteksts, kurā mēs esam, bet tālāk jau par šīm, konkrēti par šīm nāvēm, te es pastāstīšu jau diskusijas laikā. Taču šis ir nedaudz par mani un varbūt manu darba specifiku un kontekstu, bet tad es lūkšu sākumā varbūt Anna, varbūt tu vari pastāstīt nedaudz par sevi, par to, kas tad īsti ir šī te nāves antropoloģija un ko kultūras specifisku viņi var pastāstīt mums par Latviju. Paldies. Jā, es esmu arī Anna un daudzus gadus pievēršos lielākoties novecošanās un miršanas, nāves un veselības jautājumiem un rūpju jautājumiem. Pavisam īsi un teorētiski nāves antropoloģija vienkārši ir viena no sociāla antropoloģijas nozarēm, kas sākotnēji ir pievērsusies tam, kā mēs pieredzam nāves faktu. Un skaidrs, ka tas ir par dzīvu palikušajiem. Ne? Tad kā cilvēki reaģē uz otra nāvi un kādas prakses mēs piekopjam reaģējot uz otra nāvi. Un tad kaut kādā brīdī tie 50, 60, kad tas attīstās arī, mēs sākam pie nāves antropoloģijas, sāk arī pētīt miršanas pieredzes. Un tad tas dalījums nav tik būtisks, ne? Bet tātad sāk arī dokumentēt, mēģināt saprast, ko tas nozīmē, tā kā tuvoties šim nāves faktam, ne tikai pieredzēt tā otra nāvi, jo skaidrs, ka pašu faktu mēs īsti nevaram pieredzēt. Un
Un tad tas pēdējais pagrieziens, kas man šķiet ārkārtīgi būtisks, un tur nevar saprast, vai tā ir nāves antropoloģija, kas varētu būt tikpat labi pie radniecības, pie medicīnas, ja, teiksim, šī miršanas pieredze, vai šis pēdējais pagrieziens arī pie tādas politikas antropoloģijas, kur, un es domāju, tas mums interesē šī stāsta arī gadījumā, ka mums interesē, kas ir tie politiskie vai spēlētāji, kas ir iesaistīti kaut kādu cilvēku nāvēs. Teiksim, kāpēc kaut kādas vienas sabiedrības grupas mirst ātrāk, kāpēc kaut kādas sabiedrības grupas mirst citādāk nekā citi cilvēki, vai kādi spēki ir iesaistīti cilvēku priekšlaicīgas nāves apzinātā vai neapzinātā izraisīšanā. Robežas līdz ar to ir viens tāds ļoti ģeogrāfiski aktuāls punkts. Un arī, kas notiek tad, kad šie cilvēki ir nomiruši. Kas notiek, vai ir šī piemiņa, vai nav. Jo, piemēram, tad nonākot pie Latvijas, mums ir ļoti, un tas nav specifiski mums raksturīgi, mēs varētu runāt tieši par kādām praksēm, bet, protams, ka cilvēkiem kopumā ir tendence pieminēt un atcerēties. Un tur ir ārkārtīgi plašs spektrs, kādā veidā tas tiek darīts. Ja. Mēs parasti jokojam, ka mums ir kapu kultūra, ja, un tas kaut kādā mērā tā ir taisnība. Kam tas ir otrs mazdārziņš, kam tā ir tāda, teiksim, jāaiziet uz pareizticīgo kapiem, kuros tur noteikti daudzas bijis, tur var ieraudzīt arī galdus un krēslus un, teiksim, lieldienās tur ir tāda piknika un maza festivāla sajūta, un tad mums ir Alūksnes kapusvētki, kas tiešām ir viens liels, tāds festivāls, ja, kur tā dzīve, nāve ārkārtīgi mīst kopā, bet tas ir veids par to, kā cilvēki tiek galā ar nāves faktiem. Taču tas, kas, manuprāt, ir interesanti, un, manuprāt, gan specifiski arī mums ir, mani sajūta, ka mēs diezgan labi tiekam galā šeit Latvijā ar nāvi, kas jau ir diezgan sen notikusi, un diezgan slikti tiekam galā ar nāvi, kas tuvojas, un tad mēs varētu runāt par visu paliatīvu aprūpi un tā tālāk, vai ar nāvi, kas notiek šeit un tagad. Tad, ja mēs diezgan labi, mums ir attīstītas prakses par to, kas ir noticis sen, un tur mums ir ļoti specifiskas lietas un tā tālāk. Un šajā kontekstā man šķiet ārkārtīgi būtiski, ka, teiksim, mūsu kultūrai, kurai šī piemiņa kopumā, kā arī kā nācijai, ņemot vērā vēsturiskos notikumus, ir ārkārtīgi būtiska. Mēs pieminām savus izsūtītos, mēs pieminām karā kritušos, mēs arī pārabedām, mēs mēģinām noskaidrot, mums ir nevienīgā, protams, bet arī šie cilvēki, kas paliek diezgan nesvarīgi. Un līdz ar to no tās nāves antrā skatu punkta man interesētu, kas ir tie politiskie vai sabiedriskie spēlētāji, kāpēc šīs nāves neskaitās. Un, diemžēl, un tas ir šis fenomens, kā no vienas puses it kā nav jauns, no otras puses šī it kā masveidīgā šī robežas jautājums, viņš ir aktualizējies pēdējos gados, bet tas, kas notiek ar šiem cilvēkiem un šīm cilvēku nāvēm, mums, diemžēl, daudz vairāk literatūras, un tas nav kompliments, parezbā līdzīgas literatūras un etnogrāfiski dokumentētas, parezbā mēs skatāmies uz ASV un Meksikas robežu, jo tas, kā cilvēki mira uz šīm robežām, uz mūsu un Baltkrievijas robežas, mums pašiem tādu etnogrāfisku datu pagaidām vēl nav, bet, diemžēl, ASV ir. Un, kā es teicu, tas nav mums kompliments. Un es šodien biju šī trešā diskusija man šodien, un man liekas, ka šī ir svarīgākā no visām, tieši tāpēc, ka šis jautājums ir ārkārtīgi maz runāts. Mīļš, paldies. Tālāk jau mēs tiešām sašaurināsim un arī runāsim tieši par to, kāpēc, piemēram, kāpēc šī diskusija ir svarīga un kāpēc arī man svarīgi bija šo diskusiju noorganizēt. Un tieši domājot par diskusijas dalībniekiem, tad
man šita, ka viens no varbūt tādiem dažkārt pat ļoti tā paradoxāli, ka tieši antropologus dažkārt arī uzskata par savu veidu tiesu medicīnas ekspertiem. Tāds sajaukums ļoti bieži ir. Un tad, tad vēlos prasīt Jolanta, vai varat īsumā ieskicēt, kas īsti ir šī tiesu medicīnas ekspertīze, no kā sastāv jūsu ikdiena, kādi ir šie jautājumi, kurus jūs risinat? Labvakar visiem, kas ir atnākuši uz šo diskusiju. Un, kas ir tiesu medicīna? Mēs tā klasiski īsumā sakam tā ir tāda starp nozare, starp klasisko medicīnu un jurisprudenci, jo mēs tiesību sargājošām iestādēm palīdzam risināt jautājumus, kas ir skāris cilvēku, dzīvu vai mirušu, un palīdzam skaidrot tās norises. Ja? Kāda miesas bojājumi ir konstatēti, kāda smaguma pakāpe. Ja runājam par mirušajiem, tad kas ir nāves cēlonis, kāpēc tā nāve ir iestājusies, kad ir iestājusies. Arī tā skaitā kāda miesas bojājumi, ar kādiem priekšmetiem tie varēja tikt nodarīti un tā tālāk. Var sakot, palīdzam pamatā policijai atrisināt noziegumu pret cilvēku. Ja? Šīs dienas diskusijas kontekstā, ja runājam par neidentificētiem cilvēkiem, kas uz robežas viņi primāri neidentificēti sākumā, tad likumdošana ir tāda, ka policija ierosināt kriminālu procesu šajos gadījumos šos mirušos cilvēkus nogādā uz valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru vai mūsu attiecīgo reģionālo nodaļu. Un mūsu praksē ir šie gadījumi, kad arī ar policiju tiek atsūtīti šie mirušie un, diemžēl, pēdējos 3 gados tikai viens no viņiem ir identificēts. Kopā ir bijuši šobrīd jau 12 gadījumi, bet viens tikai no viņiem ir identificēts, ja, kur atradās radinieki ārzemēs un varēja veikt atpazīšanu. Tā, pagaidām laikam viss, jā. Skaidrs, paldies, tad tālāk jau precizējumi būs tālāk. Tad varbūt priesteri Ilmār, garīdzniecība varbūt ne tik tieši asociējās tieši ar nāvēm, bet tad varbūt tomēr cik daudz un kāda ir tā saskara jūs ikdienā ar dažādiem nāves gadījumiem, identificētiem, neidentificētiem, cik daudz laika tiek veltīts šim jautājumam? Jā, mani sauc priesteris Ilmārs Tolstovs, kalpoju Salaspilī Ogrē, kā jau minēju. Pagājušajā gadā esmu izvadījis 150 cilvēkus, aizpagājušajā gadā 197. Covid laikā bija 15 bēres nedēļā, ļoti daudz mirušie. 6 gadus esmu kalpojis Latvijas onkoloģijas centrā kopā ar doktoru Sosāru un doktoru Krūmiņu. Ļoti liela nāves pieredze. Teoloģija izdalām tādu disciplīnu kā tanatoloģija, jo grieķu valodā tanatos ir nāve. Esmu arī teoloģijas doktors, studējis arī šo priekšmetu. Un vakar biju pie viena 63 gadus vecs cilvēku, kuram ir vēzis. Pēdējā stadijā devu viņam pēdējo svaidījumu. Un dažreiz ir skumji redzēt, kā vēzis un daudz citas smagas saslimšanas iznīcina cilvēku. Un esmu arī šeit, lai runātu par cieņu. Kristietība, īpaši arī katoļu baznīca aizstāv cilvēku cieņu, jebkurā dzīvības formā, un es domāju, ka šeit mums, vismaz no manas puses, būs diezgan daudz uzsvars uz to, ka mēs katrs esam īpaši, Dieva radīts, ka mums katram ir vērtība, un nestoties to, no kādas zemes mēs nākam, kādos apstākļos esam ierauti, katram cilvēkam ir pienākuši īpašā cieņa. Tas ir tas, ar ko es saskaros ikdienā, un īpaši Covid pandēmijas laikā varbūt daudzi antivakseri man pārmeta, ka es kopā ar Latvijas televīzijas ziņu dienestu kļuvu par vakcīnu popularizētāju. Es ilgi to negribēju darīt, gribēju pat no tā norobežoties, bet tas, ko es redzēju, ejot netīrajās zonās,
redzot, kā jauni cilvēki man acu priekšā mirst, īpaši viena sieviete no draudzes, kuru man bija ļoti žēl, ka viņa aizgāja, viņa bija ļoti perspektīva. Un līdz ar to daudz šie jautājumi, par kurus šodien mēs nerunāsim, bet tas, kas veido manu nāves pieredzi, ar ko es saskaros ikdienā, jo arī šodien man bija bēres 12:00 no Salaspils veciem kapiem. Tad vakar es biju pie šī vēžinieka un katru dienu apkalpoju mirstošus, mirušus un dažādos stāvokļos esošus cilvēkus. Tā kā man ir konkrēta pieredze ar cilvēku nāvi. Skaidrs, mīļš, paldies. Tad tālāk vēlos sniegt tomēr jau tādu detalizētu ieskatu no savas pieredzes, kā es nonācu līdz jautājumam par neidentificēto migrantu, vispār šo te, kā šis jautājums nonāca manā dienas kārtībā. Kad es sāku strādāt biedrībā Gribu palīdzēt bēgļiem, tad tajā laikā Latvijā bija gājuši bojā 2 cilvēki pēc Latvijas-Baltkrievijas robežas šķērsošanas. Viņi bija gāja bojā slimnīcā, viens gāja bojā Rēzeknē, viena sieviete Daugavpilī. Šo puisi no Afganistānas repatriēja, bet sieviete no Sīrijas apbedīja Pierīgā. Un tad mūs uzaicināja Polijas, Lietuvas un Baltkrievijas citas nevalstiskās organizācijas. Baltkrievu organizācija darbojās jau trimdā, precizēju nedaudz. Un sākām strādāt pie tāda ziņojuma par bojā gājušajiem un pazudušajiem pie robežas. Un varbūt tas pirmais, kas var tā šķist labi, bet bija bojā gājuši tikai 2. Un arī pēc būtības mēs šeit, ja pretēji ASV un Meksikas robežai, mēs nerunājam, neoperējam ar ļoti lieliem skaitļiem, bet tas nemazina nevienu brīdi šī jautājuma varbūt nozīmīgumu. Un mēs piekritām rakstīt šo ziņojumu un sākām sūtīt ārā dažādām valsts iestādēm papildus informāciju. Un tas tieši sakrit ar laiku, kad 23. gada oktobrī atrada Krāslavas novadā 2 bojā gājušus puišus jaunus. Viņiem nebija nekādi identifikācijas dokumenti. Un viņi arī tika apbedīti tātad kapsētā, kur jūs varat redzēt šeit vienu fragmentiņu arī attēlu. Un viņi tur tika apbedīti, tātad 23. gada oktobris, un kad es pirmoreiz devos apsakot šo kapsētu, nebija man iespēja uzreiz, kad es ierados, tad skatos, tur jau bija 4 apbedījuma vietas, tad es lūdzu nākamās papildinošās informācijas, šos datus, kas nav klasificējami, kas būtu publiski pieejami, un tā sāka tāda sakritība, bet tas bija tas 23. 24. gads, īsti man nav skaidrojums, kāpēc, bet katru mēnesi tajā laikā Latvijā atrada vēl pa vienam, un tad šobrīd uz 25. gada jūniju kopsumā šādas apbedījuma vietas Latvijā ir 10, un šie cilvēki ir apbedīti 2 kapsētās, 8 ir apbedīti Zašķirinas kapsētā Krāslavas novadā, un 2 puiši, vīrieši jauni, ir apbedīti Augšdaugavas novada Silenes kapsētā, jo tās apbedījumus arī veids tajā novadā, kur šī persona tiek atrasta. Protams, ka mums redzot, un arī šis, ko jūs te redzat attēlā, šī kapu kopiņa, pirmoreiz, kad es biju, tur pat nebija uzlikta tāda koka kapu plāksnīte, tur nebija nekas. Tas bija pateicoties vietējo iedzīvotāju nelielam sašutumam, un redzot, ka viņu kapsētā ir vienkārši šīs te kapu kopas pat bez šīm zīmēm, tad pašvaldība sāka likt uz šīm kapu vietām, kā redzat, piemēram, te ir apbedījums numur 8, viena nezināma persona apbedīta 15. februārī 24. gadā 16:30. Šī tā ir informācija, šī te kaut kāda vismaz veida identifikācija. Un arī mums, bet to es vēlāk sāstīšu arī, kā saka, detalizētāk, no biedrības mēs saņemam ļoti daudz šos te radinieku lūgumus pēc palīdzības, kur vispār vērsties, ja viņi zina, ka viņu radinieks ir pazudis, visticamāk Latvijas teritorijā, tad mēs veicam šo skaidrojošo darbu, ka viņiem ir jāvēršās valsts policijā ar konkrētu iesniegumu, lūgumu, tātad lūk pēc datiem, bet norādot arī konkrēti, kāpēc viņi uzskata, ka viņu radinieks ir gājis bojā Latvijā potenciāli vai pazudis. Un tad paralēli, ko mēs arī sapratām, ka mēs saglabājam, es domāju, ka te es varētu tikai piekrist priesteri Ilmāra paustajam par šo cieņu, mēs saglabājam kaut kādu cerību, ka vienu dienu tomēr radinieki spēs uziet viņu šī tuvinieka
apbedīšanas vietu vai mirstījās atliekas, pieņem šo lēmumu, vai viņi vēlas repatriēt, vai tas būs jau viņu lēmums. Un tad mēs nolēmām arī izvietot šīs te kapu plāksnes. Pirmās 2 novietojām Silenes kapos novembrī, un tad šīs te 7 cilvēkiem, jo 8. cilvēks tikai pavisam nesen gāja bojā un tika atrasts, šis notika pāris nedēļas atpakaļ, un es arī palūkšu šo te video, mums ir 3 minūšu video, lai jūs varbūt arī varat vizualizēt, kā izskatās šī te Zašķerinas kapsēta, un kādā veidā mazliet šīs te aprūpes darbs tika veikts, kā tika izstādīts šīs kapu plāksnes, tad palūkšu šo video. Tā kā šim video nav skaņas, varbūt arī mazliet pakomentēšu. Šī Zašķerinas kapsēta atrodas Krāslavas novadā, lai pie viņas tiktu, tur nevar īsti piebraukt, tur ir jāiet pāri laukam. Tā ir, man šķiet, ka viena no nelielākajām kapsētām, kurā es esmu vispār savā dzīves pieredzē bijusi, un tad šīs apbedījuma vietas tiek veiktas viena pie otras. Citas tur ir 34 kapu vietas, ko es esmu spējusi saskaitīt, kas ir vietējo iedzīvotāju, un pārējās ir šo te neidentificēto bojā gājušo migrantu kapa vietas. Jā. Kā redzat, tātad šī gada 6. jūnijā tad arī izvietojām šādas betona kapu plāksnes ar norādi ļoti līdzīgi, kāda ir uz kapu plāksnēm, tikai mēs precizējām cilvēku dzimumu. Šo informāciju tad mēs lūdzām, kas ir publiski pieejama, lai varētu precīzi norādīt, vai šī persona ir vīrietis vai sieviete, un arī datums, kad šī persona tika apglabāta, kas potenciāli visticamāk sakristu arī pie potenciāli identifikācijas, tad arī tā varētu šīs kapu vietas arī vēlāk uziet. Pareizā uzienāči, ja? Bet viņas sauks, viņas ir pat tikai maziņas. Tātad paldies par video. Un tad mans nākamais jautājums būs, Jolanta, jums. Tas ir tieši par to, varbūt pašu procesu, vai jūs varat pastāstīt detalizētāk, kā tad īsti noris praksē šī tiesu medicīnas ekspertīze. Ir kaut kāda, kas ir tas, ko jūs ņemat vērā, kāda ir jūs tā sadarbība nedaudz ar policiju, kā jūs, vai ir kaut kāda atšķirība strādājot ar cilvēkiem, ko potenciāli varētu redzēt, ka viņi ir no Latvijas, vai viņi ir ārzemnieki, kā jūs veicat šīs te, kā jūs nošķirat, kādus aprakstošās lietas jūs sniedzat tad kopā kā pavadošo materiālu, tik cik, protams, varat atklāt? Jā. Es uzreiz gribētu atzīmēt, ka mēs nekāda nešķirojam, vai tas ir Latvijas iedzīvotājs vai atrasts uz robežas, vai tas ir bezpajumtnieks. Mēs izmantojam pilnīgi identisku vienu to pašu medicīnas tehnoloģiju. Miruši cilvēki tiesa medicīniskā izmeklēšanā, jeb ekspertīzē. Un
ja runājam tieši par neatpazītu, jeb neidentificētu cilvēku, tad, protams, šajā gadījumā tiek ļoti detalizēti aprakstīts vispirms jau ārējās pazīmes, personas apģērbs, kādas vērts lietas, ja ir, ja. Par ārējām pazīmēm es varu minēt, matu krāsa, matu garums, acu krāsa, rētas, tetovējumi, kādi tetovējumi, zobu formulu aprakstam, ja, vispār ķermeņa konstitūcija kā tāda, protams, ādas krāsu, ja, vai ir kādās vietās raksturīgas kādas dzimuma zīmes uz sejas, uz kakla, vai, ko varētu arī nodot tālāk potenciālajiem, radiniekiem vai draugiem, kur varētu atpazīt. Bet mēs visus šos aprakstus eksperta atzinuma veidā nododam tikai vienīgi policijai, respektīvi procesa virzītājam, kurš mums ir uzdevis ar lēmumu krimināla procesa ietvaros veikt šo tiesu medicīnisko ekspertīzi. Mēs privātpersonām vai arī, potenciālajiem tiem radiniekiem nekādu informāciju nesniedzam, un mēs pat nedrīkstam sniegt, ja. Tā kā viss šī informācija nonāk pie policijas, bet neatpazītas personas gadījumā jau burtiski nākamajā darba dienā pēc tam, kad tiek šī persona atvesta pie mums, ierodas policijas darbinieks, un Rīgā ir pat speciāla policijas nodaļa, kas nodarbojas ar neatpazītu personu, atpazīšanu, ja, radinieku meklēšanu un tā, ja. Un šie policijas darbinieki ierodas pie mums, un viņa veikts pirkstu nospiedumu analīzi. Pirmkārt jau salīdzina ar Pilsonības migrācijas lietu pārvalde esošo datubāzi. Ja. Jo mēs runājam vispārīgi par neatpazītiem cilvēkiem. Ja. Un ja šajā datubāzē nav, ja, tad tālāk jau tiek veikta daktiloskopiskā ekspertīze, salīdzina jau ar valsts policijas kriminālistikas pārvaldē esošo datubāzi, ja, un salīdzina, paskatās, vai nav jau iepriekš ņemti pirkstu nospiedumi saistībā ar kādu iespējamu noziegumu. Ja tas ir ārzemju pilsonis, tad, protams, tiek iesaistīts Interpols, bet tā jau pilnībā ir tikai policijas kompetence. Mēs policijā nododām tikai šīs aprakstošās pazīmes, tātad atkārtošos vēlreiz, ka visas šīs pazīmes tiek iekļautas eksperta atzinumā. Ja? Tā ir tā mūsu visciešākā sadarbība ar policiju, un katreiz arī ir tā, kad šie radinieki atbrauc arī no ārzemēm pie mums, jau, un tad kopā ar policijas darbinieki ierodās pie mums un uz vietas veic jau arī vizuālu atpazīšanu. Ja. Ir šis neatpazītais cilvēks, tad mums ir sava procedūra, kā mēs ņemam arī bioloģiskos paraugus, kurus mēs uzkrājam speciālā arhīvā. Tad, lai pēc kāda noteikta laika, kad tas ir nepieciešams un iespējams, ja, kad ir sameklēti potenciālie radinieki, lai varētu veikt jau DNS profilu salīdzināšanu, ja, un pierādīt radniecību. Ja. Tā kā. Man bija viens precizējošs jautājums. Minējāt, ka esat arī tātad jūsu kolēģi ir strādājuši ar cilvēkiem, kas ir atrasti gājuši bojā pēc robežas šķērsošanas. Vai varat kaut kā tā varbūt ieskicēt, kā Latvijā, cik daudz vispār ir neidentificētas personas vispār Latvijā, un kāds varbūt, es saprotu, ka šis varētu arī būt neliels īpatsvars, kas ir šie visticamāk ārzemnieki, un kāda ir tā aina strādāt ar neidentificētiem cilvēkiem? Ja mēs paskatāmies pēdējo 2 gadu statistiku, tad uz to ekspertīzes sākuma brīdi ir apmēram 9 līdz 10% ir neatpazīti cilvēku, neidentificēti. Bet vai tuvākā mēneša laikā, kamēr mēs sagatavojam atzinumu vai arī vēlāk, apmēram tiek identificēti kā kuru gadu. 2023. gadā tie bija 77%, ja, kas tika identificēti. Ja. 24. gadā 82%. Ja. Bet,
Tas kopējais mirušo skaits, kas pie mums tiek atvests, piemēram, 2023. gadā bija 2516, un tad apmēram tie 9 līdz 10% neidentificēti. Tad varat jūs iedomāties, cik tas tomēr ir ļoti liels tāds skrupulos darbs, ne tikai tiesas medicīnas ekspertām, bet arī valsts policijai, ar ko strādāt, meklēt šos radiniekus un tā. Un pagājušajā gadā bija 2228 ekspertīzes, un arī procentuāli apmēram par nepilnu 1% pagājušajā gadā bija mazāk neatpazītu personu nekā 23. gadā. Bet jūs uzdevāt arī jautājumu, kāda ir atšķirība strādāt ar neidentificētiem. Savu laikam sākumā arī minēja, kad tā galvenā atšķirība ir tā, ka mēs paņemam vairāk šos bioloģiskos paraugus, pēc procedūras, kurus varētu vēlākā gaitā izmantot identifikācijai. Kaulu fragmentus, zobus, iespējams, protams, mēs asinis ņemam. Viss ir atkarīgs no tā, cik ilgi šī persona ir atradusies ārējā vidē pēc nāves. Jo arī cilvēku organisms pēc nāves pārmainās, kā jebkurš dzīves organisms dabā. Tā. Tāds būs mans komentārs. Jā, man būs tad vēl pats pēdējais jautājums. Tik cik es esmu lūgusi šo te publisko informāciju pie šīs apbedīšanas, arī mēs prasījām attiecīgi valsts policijai, vai varētu palūgt varbūt, vai var noteikt dzimšanas gadu, un tad mums vienmēr katrai šim cilvēkam deva aptuveni, un līdz es saprotu, ka tiesas medicīnas eksperti var šādu te vecumu aptuveno noteikt. Tad pēc tam man pieejamiem datiem šie 10 cilvēki, kas ir apbedīti pēc robežu čērsošanas, runājam par jauniem cilvēkiem, pamatā, kas ir aptuveni starp 20 un 30 gadu vecumu. Un vai tas kaut kādā veidā tomēr neatšķir no tiem citiem, kurus Latvijā atroda kā neidentificētus, vai tomēr, man tāds priekšstats varētu būt, ka Latvijā drīzāk atradīs vecākus cilvēkus, kas būtu neidentificēti, vai īsti nav, un tas man ir maldīgs priekšstats? Šeit nebūs tāda precīza atšķirība, ka tikai Latvijā mirušie būs vairāk vecāki. Tie neidentificētie būs vecāki gada gājumi. Diemžēl ir arī jauni cilvēki, kuri tiek atrasti sākotnēji kā neidentificēti. Bet paturpinot atbildi, runājot par to vecumu, pirmkārt jau tiesas medicīnas eksperti ir ārsti, un viņi ir mācījušies aprakstīt arī un noteikt vecumu pēc vizuālām pazīmēm. Bet vērtējot jau detalizētu cilvēku organismu, tad var noteikt aptuveno vecumu pēc zobu nodaluma pakāpes. Var noteikt dzimumu pēc galvaskausa, pēc ieguriņu kauliem ir savas atšķirības. Var pēc stobra kaula izmēriem noteikt ķermeņa garumu aptuveno, ja jau ir tik ļoti tālu aizgājuši šīs pēcnāves pārmaiņas. Tā kā mēs varam noteikt dzimumu, noteikti aptuveno vecumu, garumu, tās pazīmes mēs varam noteikt. Skaidrs, paldies. Tad vēršos priesteri Ilmāru ar jautājumu, varbūt kāda ir šī pašam pieredze strādājot ar cilvēkiem, kuri Latvijā ir gājuši bojā, kuri ir savā ziņā neidentificējami, cik sanācis ir bērēt šādus cilvēkus, kuriem šī radniecība nav skaidra, vai cilvēks varbūt pats īsti ir jau, nezinu, kādas ir šīs piemēru un pieredzes ar šādiem cilvēkiem un viņu izvadīšanu? Kad es kalpoju Rīgā, tad ir bijuši gadījumi, kad pilsētas komunālie dienesti lūdz izvadīt bezpajumtniekus. Es nedomāju, ka viņi ir pilnīgi bez dokumentiem vai neidentificēti, bet viņi ir tie, kuriem radinieki vai nevēlas viņus izvadīt, vai no viņiem ir atteikušies, vai vienkārši pilsētai ir jāuzņemās viņu izvadīšanu, un tad viņi lūdz priesteri, un tad ir bijis tā, ka es izvadu cilvēku, kur viņi pat nezina, kāda viņam ir konfesija,
bet tā kā es, piemēram, kalpoju kādā sociālās aprūpes centrā, tad viņi lūdz pirmo garīdznieku, kurš ir par rokai, vai luterāņu mācītāju, vai katoli, un es arī tad ļoti neiedziļinos, jo varbūt, ka tas cilvēks pat nav kristīts, varbūt pat viņš ir citas konfesijas, bet viņš dzīves laikā nav izteicis tādu protestu vai norādi, ka viņu vajag izvadīt, piemēram, tikai ar laicīgu izvadītāju vai kā, tad šiem komunālajiem dienestam, jeb sociāla centra vadībai ļoti, varētu teikt, izdevīgi paaicināt mācītāju, jo mēs to darām aiz žēlsirdības, mēs neprasam nekādu taksi. Bieži vien esmu izvadījis pilnīgi pa brīvu, tāpēc, ka es kalpoju šajā sociālajā centrā, un bijis tā, kad piebrauc izvadīšanas, tātad katafalks ir pats lētākais zārks, visi līdz minimumam, nav nekāda dziedāšana, nav nekādi, varbūt ziediņu paņēmusi tur tā sociālā darbinieca, un mēs esam sociālā darbinieca un aizgājies. Un, ziniet, tās bēres man ir bijuši ļoti īpašas, jo ir tādas bēres, kur ir 100 cilvēku, kur pasūta mūziku, kur vajag visu kaut tur, lai tur viss būtu tā, izkrāšņots un tā. Un tās ir tādas bēres atkal, kur es jūtu, ka tā ir tāda liela žēlsirdība pret cilvēku, tā ir milzīga cieņa, pat ja viņš ir tā saucamais bombzis, pat ja viņš ir atrasts uz ielas, vai viņš tur ir nomiris pansionātiem sociālā aprūpes centrā, pilnīgi bez tuviniekiem, un tad mēs veicam šo žēlsirdību, un tajos gadījumos, mēs varbūt pat uzstādam krustu, citos gadījumos arī neuzstādam, tas ļoti daudz atkarīgs no paša sociālā centra darbiniekiem, bet mēs to redzam kā lielu žēlsirdību, jo, ja cilvēks nav izteicis protestu, ka viņš vēlas tikt izvadīts kā nekristīts cilvēks, mēs veicam šādu darbību, un es domāju, ka kādreiz jau baznīca pirms 50 gadiem apbedīja tikai katoļticīgos, lūdzās tikai par katoļticīgiem, un, piemēram, tie, kas izdarījuši pašnāvības, tos apglabāja ārpus kapsētām. Tad šobrīd jau 50, 60 gadus, varbūt pat 60 gadus, baznīca ir mainījusies šī koncepcija, un mēs izvedam visus, jo tāpēc, kad mēs nezinām, kāda iemesla dēļ cilvēks, piemēram, izdarījis pašnāvību, var gadīties, ka tas nav bijis viņa apzināts lēmums. Un, ja runā par reliģiskām konfesijām, mēs zinām, ka viens ir, kad cilvēks pieder reliģiskai konfesijai, bet otrs, ka mēs viņu izvedam ar dievu vārdiem, lūdzot viņam tādu dieva mieru, mūžīgo mieru, dvēseles mieru. Tā kā, bet tie nav ļoti daudz gadījumu. Pēdējā laikā man ir maz šobrīd kontakti ar sociāliem centriem, līdz ar to es to pēdējā laikā neesmu darījis, bet bija viens periods, ka mēs diezgan aktīvi to darījām, un arī gan Jaunsiem kapos, gan ņemaldos Buldarēs, vismaz zinu, Jaunsiem kapos ir speciāla teritorija iezīmēta šādiem te cilvēkiem, kuriem nav tuviniekus, kurus izvada no tādiem sociāliem centriem bez tuviniekiem. Tā kā, tā ir tāda žēlsirdība, kur es esmu piedalījies, un, kā es vēlreiz teicu, es vienmēr šīs bēres, šīs izvadīšanas atceros ar lielu mīlestību, ar lielu cieņu, un es teikšu, tā ir pavisam savādāka sajūta, nekā ir tādas bēres, bet piedodiet ar pompu, ar uztaisīts kā tāda izrādīšanās, un es jūtu, ka piederīgiem nemaz nav tik svarīgs tas aizgājis, bet tikai parādīt savu sociālo statusu, ka viņiem ir nauda, ka viņi var to saorganizēt, ka viņi to sarīkot, un tam man pašam ir ļoti nepatīkami nērti. Bet šajā gadījumā tas ļoti tīri, tas ļoti svēti, tas ļoti īpaši un atbilstoši cilvēku cieņai. Man būs viens papildinošs jautājums tieši par šo te Krāslavas novada apbedījumu vietām, kad pat nonāca saskarsmē, tad arī prasīju sociālajiem dienestam, kā noris šī apbedīšana, ko viņi arī skaidroja, ka to veids izvadīšanas birojas un tātad pašvaldības norīkots darbinieks pavada, lai pavadītu šo ķermeni un arī tad būtu līdzdalīgs. Un savulaik mums pat bija saruna, ka potenciāli mēs no biedrības varētu arī piedalīties, lai nodrošinātu vismaz kādu šo klātbūtni, kaut kādu, kas man gribētos teikt, šis te cilvēku faktors. Taču, diemžēl, šis dialogs pagaidām ir bijis nesekmīgs, un man gribētos vaicāt, kā tomēr šķiet, kas būtu tas minimālais, varbūt, kas būtu šai cieņpilnai apbedīšanai nepieciešams. Jā, protams, kad, ja mēs runājam par šiem cilvēkiem, kas ir miruši uz robežas, varam pieņemt, ka viņi ir islāma ticīgie. Kaut tas nav teikts, jo nevienam uz pieres nav rakstīts, kādai viņš konfesijai pieder. Var jau būt, ka viņš arī ir kristietis, jo kristieši arī ir Irākā, Indijā un daudzās citās austrumu zemēs. Protams, ka, ja to dara pašvaldību valsts pārstāvi, viņi to var darīt arī ar saviem
pašvaldību darbiniekiem, kas nodrošina, piemēram, izvadīšanu tādā laicīgā veidā. Visdrīzāk no manas puses būtu gan vai labi, ka tur nebūtu katoļu vai luterāņu mācītājs, jo tomēr, īpaši nezinot, kādas viņiem ir konfesija, arī tajos gadījumos, kad es piedalījos, kad man bija izvadīšana no sociāliem centriem, es jautāju, kāpēc jūs neņēmāt laicīgo izvadītāju. Viņi teica, jūs smukāk izskatāties, ja? Un ar jums ir vieglāk un vienkāršāk, ja? Nav tik daudz birokrātijas vai kas tur, ja? Bet īsti jau tas nav tā godīgi, jo mēs tiešām nezinām, kādai konfesijai vai reliģijai pieder šis cilvēks. Tā kā man šķiet, ka no tāda reliģiskās brīvības un cieņas pret katra cilvēka reliģisko brīvību, reliģisko piedarību būtu labāk, ka to darītu tīri tādā laicīgā veidā garantējot, ka, piemēram, ja šis aizgājušais cilvēks ir arī islāmticīgais, tad mēs, ja ne viņu izvedam pēc islāma tradīcijām, bet tomēr izvedam viņu tādā, civilā veidā, pieņemot to, ka tur ir cilvēks, kuru mēs nezinām viņa reliģisko piedarību. Tas man tā šķiet, un ja arī šobrīd man jautātu no sociāla centra, es tomēr lūgtu viņiem izvēlēties tomēr šo laicīgo izvadītāju, respektējot šī cilvēka pārliecību, kuru mēs nezinām. Bet ja gadījumā arī notiek izvadīšana, piemēram, islāma ticīgā pēc kristīgās tradīcijas, es domāju, nekāds liels ļaunums nebūtu, jo es runāju, ja, piemēram, šāds pats gadījums notiktu tādā aktīvā islāma ticīgā zemē, tad nevienu kristieti neizvadītu pēc kristīgām tradīcijām, nekādu krustu neliktu. Vai viņu visdrīzāk apbedītu arī kaut kāds pilnīgi neitrālais, vai vispār mēs nezinām, kas notika. Tas ir tāds diskutabls jautājums, bet es liecos tomēr vairāk uz to, ka ja mēs nezinām cilvēku reliģisko pārliecību, mēs viņu izvedam civilā veidā, neliekot ne krustu, ne pusmēnesi, ne Dāvida zvaigzni, neko. Tātad uzliekot varbūt tieši šādā veidā, norādot identitāti, cik tas ir iespējams, bet neliekot nekādus reliģiskos simbolus, lai pēc tam nebūtu pārmetumi, ka mēs varbūt iespējams islāma ticīgu cilvēku tomēr apbedam pēc kristīgām tradīcijām. Te arī vēlos precizēt, ka tieši šādi notika Augšdaugavas novadā, kur Silēnas pareizcīgo kapsētā sociālais dienests pieņēma lēmumu uzlikt nevis šādu te identifikācijas zīmīti, bet novietot krustu. Un es pat arī saņēmu savu laiku no žurnālistiem provokatīvus jautājumus par to, kā es komentētu, kāpēc, vai tad mēs varam tā pieņemt, ka šie cilvēki potenciāli varētu būt kristieši vai ne, un kāpēc tur ir šis krusts, uz ko es tad mēģināju ļoti vienkārši atbildēt, ka šī tomēr ir kaut kāda Latvijas tradīcija, kur tas neiet pretrunā, jo šī cilvēka identitāte nav zināma. Tad, Anna, jautāšu tev par šo te jau, šo te komentāru par to, kā tad, ko tas varbūt pastāsta par Latviju, par latviešiem, šis jau varbūt no ko tu zini tā salīdzinoši varbūt, negluži varbūt ar ASV Meksikas robežu šī te apbedīšanā par šīm, bet vairāk par tiem attieksmēm pret nāvi, par neidentificētiem cilvēkiem, un kāpēc tad tu arī teici, ka tik tiešām šis ir svarīgs jautājums, par ko būtu jārunā? Es, kamēr arī diskusijas kolēģi runāja, es domāju par to video, un kurā, man liekas, parādīt, tādu, es tev gribētu pajautāt pretim jautājumu, kāpēc tev to bija svarīgi darīt? Attiecīgi, kāpēc man bija svarīgi aprūpēt šīs kapa vietas, novietot tur sveci. Šajā gadījumā arī tika izraudzīts mākslīgs zieds, kas ir pilnīgā pretrunā. Es arī varu pilnīgi atklāt teikt, ka uz savu radu kapiem es vēl neesmu pirkusi mākslīgus ziedus. Es arī neesmu gājusi īsti ziemā pie saviem tuviniekiem. Taču kāpēc man tas bija svarīgi? Tieši tāpēc, ka nebija īsti tāda rokas grāmata man, kā rīkoties. Tajā laikā mēs bijām varbūt uz abas rokas pirkstiem saskaitām cilvēki, kas zināja par šiem gadījumiem, gan jau, kad arī, protams, ka no tiesu medicīnas centra zināja, taču tā ir jūsu darba specifika, jūs to strādājat jūsu ikdienā, jums nav šīs te rūpes, nav pēc tam jūsu redzes lokā pārsvarā vai pamatā vispār nav.
Un kaut kā šis bija nonācis, un arī zinot, ka vispār citās valstīs tieši nevalstiskais sektors arī rūpējās par neidentificētu bojā gājušu migrantu kapu vietām, tas kaut kur pieder arī pie tāda profesionālā, varbūt, amata negluži apraksta. Un, protams, ka bija jautājums, bet kā tad aprūpēt? Un tad tika izraudzīts pirmkārt jau šīs regulārās vizītes, lai skatītu, vai kas ir mainījies, un arī uzturēt kontaktu ar pašvaldību, un arī, lai potenciāli varētu izlikt šīs te kapu plāksnes. Mums bija jānoslēdz vienošanās ar pašvaldību. Nav tā, ka mēs varam pašrocīgi ierasties jebkurā kapsētā un izvietot jau kādas kapu plāksnes, kur nu mēs vēlamies. Taču kas varbūt visvairāk man mudināja, ir tieši šis, ka strādājot tieši ar šo tēmu uz visas Eiropas Savienības Baltkrievijas robežas, manā redzes lokā ir nonākuši ļoti daudz dažādi materiāli, sensitīvi materiāli, kas tiek izplatīti caur neformāliem kanāliem. Un manā priekšstatā šie cilvēki ir ļoti labi identificējami, taču šo informāciju, protams, ka tā ir un paliek policijas pārvaldībā, taču es vienmēr aicinātu policiju vairāk dalīties un manā veidā darīt pieejamāku un noteikti, lai šīs arī redzot, kādā potenciāla tempā šīs kapa vietas varētu saplūst ar vidi, kā tas būtu šajā Zašķirinas gadījumā. Es nevaru teikt, ka īsti mani varbūt biedēja, taču man tas likās, ka tur tomēr vajadzētu vismaz iezīmēt šīs kapu vietas. Mums ir sava attiecīga likumdošana, kas nosaka, kā pēc tam notiek tālākās apbedījumi, kā viņus var izlīdzināt, un man šķitas ļoti svarīgi. Un es tomēr saglabāju šo ticību, ka potenciāli kāds arī varētu identificēt savu tuvinieku, kas ir ļoti svarīgi šajā sērošanas un pieņemšanas momentā. Paldies. Es tev to jautāju, tāpēc, ka man skatoties šo video un arī tas, ko tu tagad teici, man liekas, ka tur ir, pat ja tas ietilps darba pienākumos, ka tur ir milzīga cieņa. Un es domāju, ka tas sasauc arī, kāpēc arī mēs par savu tuvinieku vai kapu kopiņām, vai, ja tas ir kremēts cilvēks, viens tas, ka mēs uzturam radniecisko tur saiti, bet otrs ir, ka tas ir par cieņu, tas, ko arī Ilmārs iepriekš minēja. Un tas ir ne tikai cienot to mirušo, mēs cienam arī sevi. Proti, tas ir lielā mērā par cilvēcību. Tās rūpes, ko jūs ielikāt par šajā sakopjot šīs kapu kopiņas, jā, pēc mūsu tradīcijām, kas ir pilnīgi normāli, bet caur šīm tradīcijām jūs mēģinājāt dot tiem cilvēkiem, kuri ir visticamāk miruši gan briesmīgos apstākļos un bieži vien vienatnē un nepazīstamā zemē, kur viņus negaida un nepaņem pretim, iedot to cieņpilno momentu. Ja viņu nāve nevarēja, iespējams tas mirklis nevarēja būt cieņpilns un mierpilns, tad iedot šo cieņu pēc nāves, saglabājot arī pašu savu cilvēcību. Un, man liekas, arī no tādas nāves antropoloģijas skatu punktu, un jautājums, kāpēc mums ir bēru rituāli, kāpēc mums ir šī apbedīšanas rituāli, kāpēc mums ir sērošanas rituāli, arī bieži vien ir ļoti specifiski atrunāti, vai ne, ir tā skaitā dažādās loģiskās konfesijās. No vienas puses mēs, protams, varētu teikt, ka tas ir mūsu pašu mēģinājums vienmēr tikt galā ar mūsu mirstību, kas nenoliedzami tā ir, ja mēs iedodam kaut kādu kārtību mirklī, kas ir absolūti haotisks, brīdī, kad cilvēks nomirst, tiek sarauts kaut kāds mūsu attiecību tīklojums, vai ne? Vienalga, vai tas ir personisks, vai varbūt tā ir sabiedrībā nozīmīga personība, kas arī izjauc kaut kādu ritmu ar šiem rituāliem, ar šīm bēru procesijām, mēs mēģinām sakārtot šo haosu. Un tie pašā laikā tas ir arī jautājums par to, kā mēs uzturam savu tādu garīgo plāksni un cilvēcību, ja tās rūpes par to mirušo vai mēģinājums piešķirt viņu nāvei, es negribu teikt jēgu, bet cieņu tieši, neatkarīgi no tā, kas viņš ir bijis, kādos apstākļos, kāpēc viņš ir nonācis patiesībā šajā gadījumā 2 valstu varā, un kur viņš ir aizmirsts un pamests ar šīm 2 varām un stumdīts pāri tām robežām. Un tāpēc man likās, Norī, ka arī tavā stāstījumā, ka ļoti parādās šis cilvēciskais moments,
ka mēs patiesībā nepazaudējam paši sevi, un tāpēc arī šīs rūpes par arī mūsu tradīcijās, ja, teiksim, arī par neidentificētiem karā kritušajiem un tā tālāk, lai tas ir, kā mēs uzturām sevi kā individu un kā sabiedrību. Vai Anna, es tev varu palūgt, tu tomēr ieskicēji šo ASV, Meksikas ainu, varbūt var padalīties nedaudz, kāda tā informācija tev ir pieejama arī par šīm citām praksēm, par šiem etnogrāfiskajiem datiem? Jā, tur, protams, šī situācija, kā jau tu minēji, iesalīdzinot ar Latviju, ir ļoti skarba, tur mirst tūkstošiem cilvēku, un viņu robeža faktiski ir, teiksim tā, ASV valdība izmanto Arizonas tuksnesi kā dabisko šķērsli, kā dabisko nonāvētāju. Viņi izmanto šo geogrāfisko vietu, tuksnesis, zinot, ka tas nogalinās cilvēkus. Viņš padara viņu īpaši nepieejam šo robežu šķērsošanu. Ne? Un, protams, ka arī tieši arī no antropologu un ne tikai, un arī NVO biedrības, kas gan mēģina atbalstīt šos robežu šķērsotājus tīri arī fiziski, jo tas ceļš ir vienkārši nenormāls, smags un brutāls. Un arī mēģina identificēt šos apbetījumus, kas, protams, ir vēl sarežģītāki apstākļi nekā šeit tieši ņemot vērā šo te ģeogrāfiju, ja, ka tas ir šis tuksnesis un bieži vien pazūd bez pēdām un turklāt tur vēl nāk klāt arī, es pat negribētu teikt, ka nomiršana tuksnesī ir dabiska nāve, ja, jo tiešām tūkstnesis ir mērķtiecīgi izmantots kā ierocis šajos apstākļos, bet, protams, ir arī absolūtāts vardarbīgās no cilvēka rokas vardarbīgās nāves, jo tur ir ļoti daudz iesaistīto spēlētāju. Bet tās līdzības, un tāpēc man liekas, kāpēc man, teiksim, satrauc arī tas, cik ļoti šis jautājums konkrētais par robežu šķērsotājiem uz Baltkrievijas, Latvijas robežas, taiskaitā tiem, kuriem paveicis palikt dzīviem, būsim godīgi, ir Latvijas mēdījos cenzēts, parāda šo varu sadalījumu, jo līdzīgi kā Meksikas un ASV, un tie cilvēki, kas nāk no Meksikas, viņi bieži vien, kas šķērso šobrīd, viņi bieži vien nav pat vairs meksikāņi, proti, tur ir mainījušās statistikas, ja pirms 10 gadiem 5 pat vēl bija meksikāņi, tagad tā ir Dienvidamerikas vidusvalstis, ja, kur cilvēki bēg no vardarbības, no nabadzības, nākoties no vardarbības. Un viņi arī nonāk kaut kādu šo lielvaru starpā, ja, un ASV stum viņus laukā, vai mēģina padarīt šo robežu nešķērsojamu, un Meksika savukārt ir uzņēmusies kaut kādu savu daļu atbildības, ja, tātad, ka viņi arī pieskatīs. Un, man liekas, tā situācija šeit ir tādā ziņā ir līdzīga, ka Latvijas valdība turpina teikt, bet viņi vienkārši ir instruments Baltkrievijas rokās un ar mums manipulē. Ok, bet kas tad paliek ar to pašu cilvēku? Un tas, kas man interesanti, kas notiek ar to cilvēku, kurš tad ir, ko vispār nozīmē cilvēks kā instruments, tā kā kļuvis, bet kas notiek ar viņu? Un tas jautājums ir absolūti, man liekas, tā kā pazudis vai tiek ignorēts, un mēs tu zini daudz labāk par mani, ko nozīmē tur būt klāt un piekļūt un ar šo informāciju dalīties. Un man liekas, ka tur es redzu tās līdzības, ka gan tajā gadījumā, kas ir ASV Meksika, kas ir masīvs un gadu garumā un cita ģeogrāfija, ka tas cilvēks vienkārši tiek pamests pa vidu kā tāds, viņš vienkārši tur ir, tā ir kaut kāda masa. Un otrs aspekts, ka viņi tiek izmantoti tādai, fearmongering, tādā baiļu vairošanā, ja, ka šie cilvēki, lūk, te tagad nāks masām, un Latvijas gadījumā, ja mēs pieļausim vienu, tad mēs būsim krituši Baltkrievijas manipulācijas nagos, un vienīgā iespēja ir mums stumt tos cilvēkus pretim. Un man liekas, ka ļoti pietrūkst, izņemot jūs, šīs balss, bet
kā ar to cieņu un ar to cilvēcību no mūsu puses, un vai mēs gribam būt tādi, kā šī Baltkrievijas valdība. Tur es redzu ļoti daudz šīs līdzības, un ir sevišķi tas, cik ļoti par šo jautājumu mēdīji ne tikai klusē, bet apzināti neņem pretī informāciju un nepublicē, un es skatos arī Latvijas sabiedriskajiem mēdījiem par to sakot. Diskusiju laikā man radās tāda ļoti svarīga lieta, ko es gribu pateikt. Islāma un arī judaisma tradīcijā, kad cilvēks nomirst, viņu vairs neaprūpē, neapkop viņu kapu kopiņas. Jo islāmā un arī judaismā un arī citās filozofijās nav tik izteikta apziņa par cilvēku pēcnāves dzīvi. Mūsu kapu kultūra, mirušo apkopšana ļoti saistīta ar to, ka mēs ticam, ka viņš ir tādā veidā garīgi klātesošs mums, bet es skaidri apzinos, ka islāmā, kad cilvēks tika apbedīts, piemēram, jūdi nemaz nedrīkst pieskarties kapsētām, tā ir nešķīsta vieta, viņi nedrīkst nemirušajiem, viņi tik var akmentiņu nolikt uz šīm kapa vietām. Un tāpēc es domāju, ka tas, ka mēs tik ļoti rūpējamies par šiem apbedījumiem un liekam arī šīs plāksnes, tas vienkārši parāda to, ka mēs piederam kristīgai kultūrai, ka tas mūsos ir iekšā, ka mēs tieši parādam, ka mēs cienam šos cilvēkus, pat ja viņi pieder citai reliģijai, citai kultūrai. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts, jo var gadīties, ka ja kristietis nomirt uz robežas starp musulmaņu zemēm, viņu piedodiet apraktu kā suni un vispār neatstāt nekādas pēdas, visdrīzāk. Jo viņiem, labi, islamā kristietība ir grāmatu reliģija, tāpat kā judaisms. Bet jebkurā gadījumā tas, es domāju, tā ir mūsu vērtība, ka mēs piederam šai eiropeiskai un tātad kultūrai, un arī, lai arī varbūt mūsdienās reliģija vairs nav tik populāra sabiedrībā, mēs tomēr nesam šo cilvēka cieņas un apziņu, cilvēks cieņa apziņu par to, ka vienalga kāds būtu šis cilvēks, viņu vajag cienīgi apbedīt, viņu vajag identificēt, vajag būt vietai, kur mēs varam atnākt, kur mēs varam atcerēties. Tas bija mana piebilde. Bet, ja drīkst, ja būtu šī apgrieztā situācija un, teiksim, tas būtu kristietis, kas ir apbedīts, apbedīts un par šo kapvietu nekad nerūpētās no viņu skatu punktu, jau tas tieši būtu cieņpilni, ne? Tā ir apgrieztā situācija. Tieši tā. Viņiem būtu cieņpilni. Tieši tā. Mūs nepiesārņot, vai ne, un neatgriezties. Mums varbūt to būtu grūti saprast, viņu, bet no šīs kultūras skatu, un līdzīgi kā mēs, varbūt viņiem šis liktos nepieņemami vai svešādi, bet tas ir tas, kā mēs mēģinām parādīt cieņu, un tur ir tās kaut kādas iespējamās kultūras sadursmes, bet tā cieņa jau abās pusēs ietver tikai ārkārtīgi dažādi, vai ne? Protams, un tuvojoties diskusijas izskaņai, mums šķiet, ka ir vēl kādas pāris minūtes. 2,5. Varbūt tad atgriežties pie šī jautājuma, kas bija uzdots man par to, kā tad bija un kāpēc, kā tika pieņemti tie lēmumi. Tad, pirmā reize es aizbraucu šķiet viena uz šo mazo kapsētu, apsakot šīs pirmās apbedījuma vietas, un man tieši, mani pārņēma diezgan... Es pat nevaru atrast to pareizo darbību, to pašo īpašības vārdu, kāda man bija sajūta, ka es domāju, te esmu es, un te esat jūs, un te arī ir apbedīti šie sapņi un šīs cerības, šo jaunu cilvēku sapņu un cerības. Un, tad gribētu noslēgt šo diskusiju tiešām ar cerību, ka varbūt par šo tēmu nevajag viņu, nepadarīt viņu par tabū tēmu, runāt. Paldies diskutantiem, ka bijāt šeit, un ceru, ka varbūt, ja kādam no klātesošajiem radās kāds jautājums, varat pēc tam pēc diskusijas pienākt klāt, paprasīt visādi citādi. Tad paldies, pēdējais noslēdzošais komentārs, Klausoties, gribētu arī akcentēt, ka Valsts tiesas medicīnas ekspertīzes centrs principā arī veic tādu sociālo funkciju. Es gribēju pastāstīt par vienu niansi. Jūs minējāt, kad pašvaldības tad organizē sociālais dienests, organizē apbedīšanu, tiem neatpazītajiem, un tā. Bet to informācijas viņiem sniedzam mēs. Mēs veicam ļoti intensīvu saraksti ar policiju, ar pašvaldībām par to, ka pie mums ir šāda persona, nododam informāciju, viņi savukārt tad uzreiz sāk organizēties, kamēr,
saņemot no mums šo darbu. Ja. Tas man ir vēl jau vairāk. Tas bija mans tāds komentārs, ja, ka arī mēs ļoti iesaistamies šajā procesā, ja, un tas aizņem daudz laika, un varbūt tāpat nebūtu mūsu funkcija, bet šobrīd valstī ir tāda kārtība ieviesusies. Ja. Tā kā, tas mans pēdējais komentārs, un paldies par diskusiju, un novērtēju jūsu darbu. Ja. Novērtējam arī jūs, un tāpēc, kā saka, trāpīts bija arī jūs pieaicināt pie šī diskutantu galda, un tad varbūt aplaudēsim diskutantiem, un lai jums tālāk jauks tālāk.